Čau mūsu jaunajā podkastā Veselīgās atbildes. Podkastā piedalos es, un kas tev piedalās? Es, Romija. Esam izveidojuši jaunu podkastu, nosauksim pa veselīgiem atbildēm, kas tieši būs podkasts par fitnesu, jo šobrīd mums ir ļoti daudz visādi saturs, manuprāt, interesants saturs, kur visādi zinām cilvēku sabiedrībā, kur ir pa pārdošanu, mārketingu, kaut kas arī par sportu. Par sportu pēdējā laikā mums ir bišķiņ vairāk, bet mēs izdomājam, ka mums vajag ritīgi sportam pievērsties, ne? Jā, vajadzētu. Nu ko, sākam veselīgas atbildes, jā? Un kāpēc mēs sākam šo sēriju? Sērijas galvenais iemesls ir informēt cilvēkus par to, kā dzīvot veselīgāk, jo mums ir ļoti daudz gan klientu jautājumu visādi par to, kā, teiksim, varbūt no ceļu sāpēm atbrīvoties, kāpēc nevar iemigt, kā atrisināt kaut kādas citas problēmas. Un, es domāju, ka tie jautājumi, kas ir mūsu klientiem, ir droši vien jautājumi arī citiem, jo cilvēkiem, cik tās problēmas ir, droši vien kāds 20 dažādas pa lielam tur visiem, un tad mēģināsim atbildēt, mēģināsim informēt cilvēkus par kaut kādām darbībām, ko tad viņi var veikt ikdienā, lai vienkārši justos labāk. Tā kā, principā, galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkam, kurš jūtās sūdīgi, vai kurš jūtās varbūt ne uz 100%, vienkārši justies daudz labāk. Un kā tā Lauris pats šobrīd definē veselīgu dzīvesveidu? Kā es definēju veselīgu dzīvesveidu? Veselīgs dzīvesveids noteikti ir tāds, kas tev palīdz justies labāk nekā tu juties vakar. Veselīgā dzīvesveidā, manuprāt, ir 3 sastāvdaļas. Viena sastāvdaļa, kas droši vien ir pati galvenākā, es teiktu, tas ir sports. To es liktu top 1, jo bez sporta neviens cilvēks nevar justies labi, nevar justies veselīgi, ne mentāli, ne fiziski. Nākamā lieta, ko es liktu, droši vien būtu uzturu bagātinātāji, tātad vitamīni, jo rēdienu tāpat mēs visu nekad neuzņemsim. Ar uzturu bagātinātājiem mēs forši varam pilsīt gan tās lietas klāt, ko mēs neuzņemam ar uzturu, gan arī sasniegt kaut kādus konkrētus mērķus un atrisināt kaut kādas konkrētas problēmas. Piemēram, nodzīt lieko svaru vieglāk mēs varam sakārtot miegu, dabūt vairāk enerģiju un vienkārši ar dzīvesveidu izmaiņām tas būtu jāgaida ļoti ilgi. Ja tu sāc sportot, to jāgaida tur mēnesi, 2, kamēr sajutīs to enerģiju, bet ja tu sāc lietot, teiksim, tādus produktus kā kreatīns, tirozīns, lāņasmēni, tu efektu izjutīs daudz ātrāk. Un tad trešajā vietā, droši vien, kas arī ir svarīgi, bet es laikam liktu trešajā vietā, tas ir veselīgs uzturs. Bet veselīgs uzturs varbūt nevis tādā ziņā, ka visu laiku jāēd vārīta vista, bet vairāk veselīgs uzturs tāds, ka mēs uzņemam vienkārši pietiekami daudz proteīna, neēdam pārāk daudz sliktos taukus, neuzņemam pārāk daudz cukuru. Vai veselība tev ir vairāk par uzturu, treniņiem, arī miegs, stress un attiecības? Es domāju, ka veselība tas ir viss, ko mēs darām ikdienā, gan tas, kā mēs domājam, gan tas, ko mēs darām, gan tas, kā mēs sportojam. Jo droši vien pie veselības diezgan liela tēma ir mentālā veselība, un mentālā veselība jau principā ir tikai mūsu galvā. Vakar skatījos tādu diezgan interesantu pētījumu, bet stāstu, arī kur runāja tieši par psiholoģiju, par to, kā cilvēki izjūt citu cilvēku emocijas. Un tur bija tāda cilvēku grupa, kur gāja iekšā dārgā veikalā, Hermes veikals, laikam, vai kaut kāds super dārgais somiņu veikals, somiņas, kur 20 000 maksā. Un tie cilvēki gāja iekšā bez naudas, un tajā brīdī, kad tie pārdevēji uz viņiem skatījās it kā ar neitrālām emocijām, viņiem likās, ka viņi skatās tā negatīvi. Kad tur nosoda viņus, kurš te ienākuši, tiem tāpat tur naudas nav. Un tad pēc tam tā pati cilvēku grupa, viņiem bija dotas vienkārši kredītkartes, kur ir daudz nauda, un viņiem bija dots uzdevums iet veiklā un nopērst principā to pašu preci. Un tajā brīdī tie cilvēki tās neitrālās emocijas sardzēja pavisam savādāk. Viņiem likās, ka tie cilvēki priecīgi, viņi mūs gaida, viņi grib, lai mēs iepērkamies. Un es domāju, tas parāda to, ka principā visa mentālā veselība ir tikai vienīgi mūsu galvās, tas, ko mēs paši domājam. Ja mēs paši domājam slikti, mēs jutīsimies slikti, un ja mēs nesportosim, mums būs ļoti grūti nokontrolēt tās domas. Tā kā es domāju, ka veselība un laba pašsajūta ir ne tikai sports, bet noteikti arī tas, kā mēs domājam ikdienā. Cik bieži vidējam cilvēkam vajadzēja trenēties, lai uzturētu labu formu? Šeit droši vien mēs varam iedalīt divus mērķus. Viens būtu iegūt formu, otrs būtu uzturēt formu. Jo es vasarā pats arī trenējos mazāk. Principā, ja tu vienreiz nedēļā aizies sporta zāli un izēji, teiksim, 2 reizes nedēļā pusstundiņu pastaigāt, visdrīzāk tu formu noturēsi. Kāds tu esi, tās tu esi. Pašsajūta būs ok. Bet noteikti tā nevar iegūt labu formu. Es domāju, ka, lai iegūtu labu formu, cilvēkam jātrenējas ir katru dienu.
Es arī par treniņu sauktu 40 minūšu pastaigu no rīta, līdz ar ko iegūt formu jātrenēs pilnīgi katru dienu, tā jābūt rītīgai disciplīnai, bet tagad, kad tu iegūsi labu formu, tu vari padzīvot bišķiņ tā mierīgāk. Tu vari apēst varbūt kādu burgerīti, varbūt iedzert kādu aliņu piekdienā, ne 10 aliņas, bet vienu. Un tā, manuprāt, ir tā grūtā lieta, vai tā varbūt ir tā lieta, ka pēc cilvēki bieži vien atmet sportam roku, viņiem šķiet, ka es tagad trenējos katru dienu, ir tik grūti iegūt to rezultātu, man tā būs jādara visu dzīvi, lai to rezultātu noturētu. Bet tā īsti nav. Ir tas grūtais periods, kad iegūst to formu, kādam varbūt tie būs 3 mēneši, kādam 6, kādam gads, kādam 2, atkarīgs no tā, kur tu esi šobrīd, bet pēc tam, kad iegūst to formu, viņi būs ļoti viegli noturēt. Tā kā visiem tiem, kam šķiet, ka sports nav priekš manis, jo ir ļoti grūts, visu laiku ir jāsporto, lai to labo formu iegūtu un noturētu, tad es viņus droši vien varu iepriecināt, ka nē, formu iegūt ir grūti, bet noturēt būs ļoti viegli pēc tam. Vai īsi, bet intensīvi treniņi 20-30 minūšu ir pietiekami? Vai 30 minūšu intensīvs treniņš cilvēkam pietiekami? Es domāju, ka jā, jo ja mēs paskatāmies uz tādu, sauksim viņu par vidējo latvieti, ko grib vidējais latvietis? Vidējais latvietis vienkārši negrib būt resns, viņš negrib justies sūdīgi, un palielam tas arī viss. Vidējais latvietis droši vien negrib būt kā Schwarzeneggers, vai tur arī sievietes negrib kaut kādu tur beigo formu. Viņām vienkārši mērķis ir tāds, es negribu, lai man vēders karājās par biksēm, un es negribu justies sūdīgi. Es gribu vienkārši, lai man ir enerģija. Ja tev ir tāds mērķis, tad 30 minūšu treniņš dienā pilnīgi pietiek. Un tam pat nav jābūt treniņam sporta zālē, treniņam ar savu svaru. 2 reizes nedēļā, protams, būtu vēlams aiziet kaut sporta zālē, patrenēties mājās savu svaru ar gumijām, bet pārējās 5 reizes vienkārši 30 minūtes no rīta super ātri pastaigi, tur kaut kādi 3-4 kilometri noiet, tas pilnīgi pietiekami no sporta puses. Kas ir lielākie mīti, ko cilvēki tic par treniņiem? Cilvēkiem šķiet, ka ir jāizdara ļoti daudz, lai iegūtu labu formu, bet īstenībā ir jāizdara nedaudz, bet katru dienu. Es domāju, tas ir lielākais mīts, jo arī, ka pie mums nāk klienti, viņi prasa, ko tu mums darīt, lai to lieko svaru nodzīt, un tā, ka mēs iesakām vienkārši brokastis aizvieto ar stundu pastaigu, cilvēki netic, ka viņi nometīs lieko svaru. Viņiem šķiet, ka nē, jāiet vēl uz zāli, jādara šitas, man tur jāskrien, man tur jātrenējas katru dienu, bet īstenībā tās izmaiņas ir ļoti nelielas, bet viņas jāievēro ilgā laika periodā. Tas kāds video, ko es taisīju tiktu kā par kolu, ka ja tu aizvieto parasto kolu ar 0 kolu, ja tu dzer puslitru dienā, tu tur iekonomēji laikam kaut kādas 300 kalorijas tās bija. Kas sanāk, ja tu esi ar lieko svaru, un tavs svars stāv uz vietas, un tu parasto kolu aizvieto ar 0 kolu, tu mēnesī nometīs 1,5 kg, kas gadu laikā ir 18 kg. Un cilvēkiem šķiet neticami, kā es aizvietošu vienu mazu pudlītu kolu ar 0 kolas, nometīšu 18 kg pa gadu. Cilvēki tam īsti netic, jo cilvēki bieži vien neskatās visu ilgtermiņā. Tā kā nedaudz sports, bet katru dienu, un tad tā labā forma pēc gada vai 2 tāpat būs. Kā saprast, vai tiešām tavs treniņu plāns strādā? Kā saprast, vai treniņu plāns strādā? Tas tāds interesants jautājums. Un pirmā lieta, vai tu pieturies pie savu treniņu plānu? Jo bieži vien cilvēki saka, mans treniņu plāns nestrādā, bet tā, ka tu viņam uzprasi, cik ļoti viņš pieturās, viņš nepieturās. Ja tu nepieturēsies pie treniņu plāna, tad pilnīgi viens treniņu plāns nestrādās. Tas, kā agrāk taisīja cilvēkiem uzturplānus, un tad beigās viņi tos uzturplānus neievēro. Es domāju, par ko man taisīt, viņi tāpat neievēro. Ne? Tā kā arī labākais treniņu plāns nestrādās, ja tu viņu neievēros. Bet vispār kā saprast, vai plāns strādā? Neskatītos var kaut kāds progress. Ja tu gribi uzaudzēt muskuļu masu, vai tā muskuļu masa aug. Ja tu gribi uzaudzēt spēku, vai tas spēks aug. Jo, ja to mērķis ir nomest lieko svaru, tad treniņu plāns, ja ir tieši domāts treniņu plāns sporta zālē, nebūs pats svarīgākais. Svarīgi ir, ka tu aizies to zāli, kaut ko dari, bet tas, vai tev ir tur labākais treniņu plāns vai sūdīgs treniņu plāns, drīzāk to rezultātu izmainīs ar 5%. Jo tādā gadījumā viss ir svarīgi vienkārši, cik enerģiju tu patērē, cik enerģiju tu uzņem, vai tiešām tāpēc mazāk kalorijas kā patērē, vai tas svars vienkārši iet uz leju. Tā kā es skatītos noteikti uz, manuprāt, vienkāršākais laikam ir spēka pieaugums. Jo, ja tu aizēji šodien uz zāli, var pacelt 10 kg, un pēc mēneša tur pacelt 12, tad uz treniņu plāns strādā, to kaut kāds progress ir. Tā kā es vienkārši skatītos vai ne no nedēļas uz nedēļu, bet no mēneša uz mēnešu, vai es kļūstu bišķiņ stiprāks. Tas būtu tas galvenais. Ko tu ieteiktu kā viegli ieviešamas pirmos soļus uztura sakārtošanā? Varbūt pirmie soļi gan uzturā, gan sportā. Tas būs, es domāju, cilvēkiem svarīgs, protams, abas lietas. Un vitamīnos ar pirmie soļi.
Visās 3 lietās pirmos soļus uztaisīsim. Pirmie soļi vitamīnos iet fitness kanāla salē, uzspiest augšā podziņas, izpildīt testu un izpildīt testu. Mēs to piemeklēsim, labākos vitamīnus. Tas ir vitamīnu solis. Ja mēs skatāmies uz treniņiem, un ja mēs skatāmies to vidējo cilvēku, kas nesporto, es droši vien teiktu pastaigi. Tātad no rīta mēs pieceļamies, mēs ne, tu piecelies no rīta, un izēju no rīta ātrā solī noēju, es teiktu, kaut kādi 2 km startā. Pirmajā nedēļā 2 km, otrajā pacēl varbūt 2,5, tad 3 un kamēr tu ies līdz 5. Bet tu jau ar tā sāku, atceries? Es ar tā sāku. Tu sāki ar 2, knapi ar 2 atceros. Es tā sāku, tā ka es jūtos sūdīgi un kardio nebija taisījis vispār. Jā, es sāku tieši tā, 2 km ātri pastaigi. Un tas bija grūti tajā brīdī. Mēnesi, pusotru kungstai vajadzēja, bet tu palielināji. Tā kā, ja arī tu tagad skaties un nesporto, un liekas, kas ir 2 km, un 2 km nav slikts starts. 2 km tīri labi. Tu sāciet 2 km nedēļu, tā kā tu jūties ok, sāciet 2,5. Un tā, kad ties līdz 5 km katru rītu, kas tev droši vien prasīs mēnesi, 2, varbūt kādam 3, bet tu noteikti līdz tam tiksi, ja tu to kilometrāžu liks lēnām klāt. Ja tu mēģinās pirmajā dienā noiet 5 km, zini, kas būs, tu noiesi, otrot noiesi, trešot noiesi, tad sāks justies sūdīgi un vairs neiesi vēl pastaigā. Tā kā nevajag pārspīlēt. Bet ja tu tiksi 2 mēnešu laikā līdz 5 km, tas brīdis, kad tur sāks likt klāt sporta zāli. Tad tu vari samazināt, teiksim, to kilometru skaitu vairs neiet 5, bet iet 3, jo tā būs papildus slodzi sporta zāli. 2 vakars aiziet uz sporta zāli, pieņemsim, tu katru rītē pastaigā, otrdien, tur piekdienu, otrdien, ceturtdien, tu aiziet bišķiņu pasporto. Un sporta zāli arī vajag sākt ļoti mierīgi, nevajag tur kā Schwarzeneggeram mokt. Aizēja kaut kāds 20 minūtēm patrenējies kaut ko. Protams, būtu labi patrenēties pēc kaut kāda plāna, bet pašā sākumā tur vienkārši ķermeni sadalīt 2 daļās, sadala, teiksim, uz pusēm, kājas un viss pārējais. Un es domāju, kurš var internetā pasīties vingrinājumus, var nokšķēt mūsu fitness aplikāciju. Pagaidām gan viņi mums ir uz pauzes, viņi atpakaļ mums būs oktobra vidū. Un pataisīt tos vingrinājumus. Treniņi skaidrs, vitamīni skaidrs, vitamīni fitness kanāla salē. Un griežamies pie uztura. Ko darīt ar uzturu? Tātad ar uzturu, manuprāt, ka uztura plāns it kā no vienas puses nav slikta lieta. Uztura plāna ir laba lieta, bet no otras puses jāsaprot, ka uztura plānu visdrīzāk tu neievēros, jo tur visi ēdieni ir savādāki. Jo cilvēkam uztura maiņa ir baigais stress. Tāpēc arī uzturu kā tādu liku 3. vietā. Jo, ja tu kārtīgi sportos, dzers pareizos vitamīnus, tāpat tas progress būs uz vienam brīdim, tad tu pielabos uzturu. Bet vispār ar uzturu es domāju, ka pirmo mēnesi vai 2 mēs pat uzturu vispār neaiztiekam, kad mēs sākam sportot. Jā, mēs vienkārši varam brokastis neēst, izņemt brokastis ārā. Tas ir variants. Sākumā pierodam pie sporta. Nevajag taisīt pārāk liels pārmaiņas īsā laikā. Ir vitamīni, ir sports, esam pasportojuši mēnesi, varbūt 2, tad ķeramies klāt uzturam. Ko mēs darām ar uzturu? Ar uzturu, manuprāt, ka mainīt visu, ko tu ēd, ir ļoti grūti. Ir ļoti grūti pierast, ka tagad tu ēdīsi savādāk. Bet ko ir izdarīt viegli? Izdarīt viegli ir ēst nedaudz vairāk gaļu. Tas ir tāds foršs pamats. Pirmkārt, olbaltumvielas kā tādas ir vajadzīgas tiem muskuļiem. Otrā lieta, olbaltumvielas rada uzreiz labu sācis sajūtu. Negribēsies tik daudz ēst, to liekas svars, viņi arī nometīs. Un olbaltumvielas kā tādas uzlabos tavu veselību. Jo kas ir problēma sievietēm, viņām parasti problēmas ar matiem, nagiem, ādu, tāpēc, ka neveidojas kolagēns, un kolagēns veidojas no olbaltumvielām. Tātad, ja tu neēd pietiekami daudz gaļu, to kolagēns neveidosies. Protams, tu var dzert proteīnu pulveri, tu var neēst gaļu, nopirkt mūsu lielo proķi, dzert tiešā proķi, vai ne? Bet kaut kādā veidā to olbaltumvielas ir jāuzņem. Ja mēs skatāmies vidējo sievieti, pieņemsim vidējo sievietes ar 65 kg, pieņemsim. Viņai ir jāpēd 600 gramu gaļu. Tagad tur ierakstīt komentārā, vai tu apēdi 600 gramu gaļu, vai tu esi sievieti. Un, ja neesi sievieti, arī var ierakstīt. Un es domāju, ka 99% sievietes neapēd tik daudz gaļu. 600 gramu gaļas tomēr diezgan daudz. Un ja tu neapēdi, tad tev visdrīzāk kolagēns neveidojas pietiekami daudz. Un tāpēc tu arī saskries ar matiem, ar matu, nagu un ādu problēmām. Varbūt ne 30 gados, bet 40 gados noteikti. Un 50 gados jau locīto problēmas. Līdz ar ko risinājums ir ēst vairāk gaļu. Es vienkārši izmainītu varbūt 1 ēdienreizi. Ja dienā pieņemsim tevi 3 ēdienreizes, tad brokastis vakariņas ēd kā tu ēd, un pusdienās to, ko tu ēd, aizvietot ar milzīgu gaļas gabalu. Kas un kuram milzīgs gaļas gabals, vienkārši liels gaļas gabals, kaut kāda dārziņš, varbūt kaut kāda griķīša. Tās būtu tādas pirmās izmaiņas. Bet vispār es domāju, ka
ja tu dzīvo ar tādu domu, ka vienkārši jāpēd daudz proteīnas, ar daudz olbaltumvielas, ne daudz gaļu, tas uzturs pārējais, ko tēd, varbūt nebūs tik svarīgs. Nu, protams, ja mērķis ir nodzīt lieko svaru sākumā, sāk mēst vairāk gaļu, pasmies, kas notiek ar svaru, bet parasti, ja ir sports, pietiekami daudz, ir pareizie vitamīni, koncentrējies uz gaļas ēšanu, mazāk uz pārējo, parasti tas progress aiziet uz īsto pusi. Vismaz līdz tam brīdim, vai drīzāk jāsaka, līdz tam rezultātam, ko parasti cilvēks grib sasniegt. Nu, ka viņš vienkārši nav lieko svaru un nejūtās sūdīgi. Vai kaloriju skaitīšana ir obligāta, lai sasniegtu mērķi? Kaloriju skaitīšana, zinu, cilvēkiem ir daļa, kam ļoti patīk skaitīt kalorijas, ir daļa, kam nepatīk. Es esmu viens no tiem, kam nepatīk. Es arī sāku skaitīt kalorijas. Tev tagad laikam patīk skaitīt. Tā ir tāda interesanta lieta, ko darīt, kas varbūt vairāk piesaista pie sporta. Nu, ja, teiksim, tu vispār nesporto, tagad sāc sportot, tad, kas skaita kalorijas, tā ir kaut kāda papildus lieta, ko tu dari, un tu varbūt pie tā sporta vairāk pieturies. Ja tas strādā, tev noteikti dari tā. Ja tev negribās skaitīt, tad tu teorētiski vari neskaitīt, bet arī jāsaprot, nu, kaut kādas pamatlietas tomēr ir jāsaprot, jo tas, vai tu skaiti vai tu neskaiti kalorijas, jau nemaina to, vai būs progress. Progress vienkārši būs tad, jo tu apēdi tik, cik vajag, un nebūs neapēdi tik, cik vajag. Līdz ar ko, ja tu negribi skaitīt kalorijas un tev ir progress, tu var neskaitīt. Mūsu fitness aplikācijā ir kaloriju kalkulators, kur tu vari ievadīt, ko tu ēd, viņš to parāda. Nu, teiksim, tu ievada apēdi 5 solas, 100 gramu bekona, viņš sarēķina. Nākamajā update'ā būs arī tā, ka tad nofočēt ēdienu, viņš sarēķina. Viņš, protams, nebūs 100% precīzi, bet viņš ir diezgan precīzi. Tā kā, ja ir progress un tu negribi skaitīt kalorijas, tur neskaitīt. Bet tāpat es droši vien saskaitītu plus mīnus, cik es ēdu pašā startā. Pieņemsim, es tagad sāku sportot, es nedēļu skaitu kalorijas, cik sapēdu katru dienu, izdalu 7, lai saprotu, cik vidēji dienās uzņemu. Pieņemsim, tur 1500. Man mērķis nomest lieko svaru. Un tad es vienkārši ēdu visu laiku tāpat, neko tur baigi vairs neskaitu un skatos, vai ir progress. Ja visu laiku progress ir, es neko neskaitu. Bet ja progress man nav, tad es zinu, uz 1500 kalorijām man progress nebija uz svaru zaudēšanu. Man vajag mazāk. Tāpēc varbūt tajā pašā sākumā es laikam saskaitītu. Es sākumā saskaitītu, saprastu, cik es ēdu, un tad skaitītos, vai ir progress. Ja ir progress, viss forši, ja nav progress, tad, protams, pārreikināt, ko un kā es ēdu. Ko darīt ar vakara našķošanos? Vakara našķošanās atrast iemeslu, kāpēc viņi ir. Kāda var būt iemesli? Insulīna rezistence un augsts cukurs, kāpēc vienkārši prasās saldumus. Pārslodze, tā var būt, kāpēc varbūt arī prasās saldumus. Tas var būt augsts kortizols. Kortizols ir mūsu stresa hormons. Katrā ziņā, ja tev vakarā gribās ēst un tāpēc tev aug liekais svars, tad kaut kas ar tevi nav kārtībā. Nu, hormonālā ziņā kaut kas nav kārtībā. Un tad vienkārši vajag saprast to iemeslu. Kā tu iemeslu saprast? Viena lieta ir asins analīzes, nodot asins analīzes no rīta tukšā dušā uz glikozi, uz insulīna rezistenci. Tur bija viens rādītājs, kas tulkojās kā 3 mēnešu vidējais cukurs. Neatceros precīzi, kā viņš saucās, bet laboratorijā pasaka, māsiņa droši vien zinās, un pasīties uz rādītājus. Ja kāds no tiem rādītājiem ir paaugstināts, tu zini, problēma ir tur. Un tad tu zini, kā viņu risināt. Kā dabūt lejā insulīna rezistenci un augstu cukuru, nometot lieko svaru, sportojot, palielinot muskuļmasu. Tās ir ikdienas lietas. Kā dabūt lejā ar uzturu bagātinātājiem, tā ir alfa liposkābe, 1000 mg dienā, tikai ar ēdienu, jo alfa liposkābe tukšā dušā dedzinās vēdā. Un tas ir resveratrols, 500 līdz 1000 mg. Un šie uzturu bagātinātāji normalizē šos rādītājus. Un, ja tev samazinās insulīna rezistence, tev ne tikai negribās saldums, bet tev parādās arī vairāk enerģijas sportot. Un tā ir lieta, kāpēc bieži cilvēki nevar nomest lieko svaru. Viņam šie rādītāji ir augsti, un viņi ar savu gribas spēku nevar pārvarēt savus hormonus, savu ķermeni. Un kamēr šie rādītāji netiek sakārtot, tikmēr arī tas progress uz svaru zaudēšanu īsti nav, jo cilvēkam nav enerģijas sportot, viņš nesporto, viņam ir liela apetīte, viņš daudz ēd, un viņš vienkārši nevar pats ar sevi tik galā. Kuri uzturu bagātinātāji tavuprāt ir must-have gandrīz visiem? Tā teikt, obligātie uzturu bagātinātāji. Dzīvē obligāts arī nav nekas, kā es saku, arī pakaļ var neslaucīt, var dzīvot ar smirdīgu, bet kuri būtu tādi ļoti, ļoti ieteicami, tas noteikti būtu D vitamīns. D vitamīns, svarīgākais vitamīns mūsu ķermenī. Pie zema D vitamīna nav enerģija, pie zema D vitamīna džekiem neveidojas testosterons, pie zema D vitamīna samazinās kaulu blīvums.
Un D vitamīnu obligāti eļļas kapsulā, jo viņš ir taukoši šķīstošs. Ja viņš būs tabletē, viņš neuzsūksies, un D vitamīnu obligāti ar K2 un K1 vitamīnu klāt. Kāpēc? Tāpēc, ka bez K2, K1 aizkaļķojas asinsvadi, kas ilgtermiņā ir bīstami veselībai, un tā kā D vitamīns jālai to visu cauri gadu, tad tā aizkaļķošanās 100% to būs. Varbūt 20 gados tas nav tik aktuāli, bet pēc 30 tas ļoti svarīgi. Tad nākošais noteikti tas ir magnijs. Magnijs svarīgākais minerāls mūsu ķermenī. Pie magnija deficīta ir gan augsts asinsspiediens. Bieži vien ir tā, ko mēs runājam arī iepriekšējā podkastā, ko mēs šodien filmējam, kad ārsti izraksta cilvēku asinsspiediena zāles, bet īstenībā viņam ir magnija deficīts. Viņš sāk lietot magniju pēkšņi, tas asinsspiediens normalizēs. Un magnijs pret krampiem palīdz, miegam magnijs palīdz. Un interesanti, ja tu sāc sportot un tur ir magnija deficīts, to paceļās apetīti. Tā kā pie tāda gadījuma magnijs ir apetīti, to dabūs lejā. Un magnijam ir vairākas formas, un Latvijā šobrīd tas tirgus nedaudz mainās. Es domāju, liela ietekme ir tiem mūsu video, ko mēs taisam. Cilvēki paliek izglītotāki, viņi zina, ka ir ne tikai magnijs, bet magnijam ir daudz un dažādi veidi. Un kādi ir tie veidi? Latvijā lielākoties ir 3, tas ir magnija oksīds, kas parasti visos multivitamīnos iekšā, kas pats lētākais magnija veids, un ar viņu problēma tāda, ka viņš praktiski neuzsūcās. Uzsūcās tikai 4%. Tā kā it kā tu viņu lieto, bet jēga beigās nekāda. Tad nākošais magnija veids, kas jau ir labāks, tas ir citrāts. Citrātam problēma, ka ir caurē, ja daudz dzer citrātu ir caurē, un citrāts arī uzsūcās tikai 30%. Tā kā, ja to dienā vajag, pieņemsim, sievietēm 300 mg magniju, tu citrātu dzers 900, lai uzsūktos 300, bet pie 400 jau sākās caurē. Tā kā problemātiski uzņemt pietiekam magniju devu, gramošanas sistēmas problēmas, tādā ziņā varbūt, ka parauj tev uz poda. Un, ja skatāmies arī cenu pret uzsūkšanās daudzumu, tad neteiktu, ka citrāts ir labākais variants. Jo bieži vien cilvēks skatās, citrāts 15, bizglicināts, teiksim, 30. Bet bizglicināts uzsūcās 3 vairāk par citrātu. Tu beigās, ja tu pareiķini tā, cik uzsūcās, bizglicināts sanāks lētāks. Un trešais variants ir bizglicināts. Magnija bizglicināts, kas šobrīd parādās nedaudz vairāk. Parādās nedaudz vairāk, jo mēs daudz par viņu stāstam. Bet parādās noteikti arī nedaudz vairāk, jo cilvēki arī gan jau paši meklē, paliek izglītotāki, testē un saprot, ka bizglicināts pirmkārt nerada nekādas blaknes, neparaujas tev uz podu, tā kā vakarā droši var dzert, nebūs par nakti nekur jāskrien. Un bizglicināts uzsūcās 90%. Tā kā es teiktu, D vitamīns, otrais tās ir magnijs, un tad trešais, visdrīzāk, kad arī proteīns. Tāpēc cilvēki neēd pietiekami daudz gaļu. Ja tu neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielas, neveidojas pats kolagēns. Ja tu neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielas, samazinās muskuļu masa, un pie mazākas muskuļu masas lēnām attīstās otrā tipa diabēts. Tāpēc ir ļoti daudz cilvēku, kas ir tievi ar otrā tipa diabētu, viņiem vienkārši ir ļoti maza muskuļu masa. Tā kā, ja tu nenodarbojies ar sportu, nelieto proteīnu, un ja arī to nav liekais svars, tad visdrīzāk pēc 40 gadiem attīstīsies tāpat arī otrā tipa diabēts. Bet ar otrā tipa diabētu labā lieta ir tāda, ka ar viņu var tik galā gadu laikā, ja tu vienkārši sāc sportot, ēst veselīgāk un dzert vitamīnus. Kā saprast, vai piedevs tiešām ir kvalitatīvs un drošs? Vai uzturbagātinātāji ir droši? Pirmā lieta noteikti, vai viņi ir reģistrēti PVD. Tāpēc es droši vien neieteiktu pirkt produktus ārpus Latvijas, jo katrā valstī tu var piereģistrēt kaut ko citu. Un, ja tu sūti, piemēram, no Amerikas vai ārpus Eiropas Savienības, tur teorētiski piereģistrēt var jebko. Tā kā pirmā lieta paskatītos PVD, vai produkts ir reģistrēts. Kā to var atrast, ierakstu Google PVD uzturbagātinātāja reģistrs. Un tad ievadi vai nu produktu nosaukumu, vai nu uzņēmumu nosaukumu, tu uzreiz redzēsi produktu sastāvu, visu redzēsi. Tā ir pirmā lieta, bet otrā lieta noteikti skatītos atsauksmes. Tikai ar atsauksmēm problēma, jo skaties atsauksmes arī es nesen redzēju pāris uzturbagātinātāju tirgotājus. Viena arī, kas nokopējuši mūsu testu un ierakstījuši, ka viņiem nezinu, cik tur ir laimīgi klienti. Un tā, kas iesvīt viņu uzņēmumu Google, tad, protams, redz, ka uzņēmums tikko izveidots, nav nekādu klientu. Atsauksmes, principā, var arī sadzējot. Tā kā par atsauksmēm es droši vien ieteiktu skatīties video atsauksmes un noteikti neņemt vērā atsauksmes, kas ir no influenceriem, kas ir nopirktās vienkārši. Tiem visiem viss patīk vienmēr. Jā, jo šobrīd mēs ar Renāru Zeltiņu arī runājam, ka daudz influenceri mums ir kā reklāmas stabi. Ka viņš noreklamēs pilnīgi visu. Ja tas ir tas, kā viņš pelna naudu, jā, viņš reklamē visu pēc kārtas. Tā kā es skatītos atsauksmes vairāk no tādiem, parastiem, tā teikt, ikdienas cilvēkiem, bet vēl foršāk, ja tu atsauksmes var iedot kāds draugs vai paziņu, kā tas produkts ir strādājis. Kuri ir pārreklamētie produkti, kas dod mazāk efektu? Pārreklamētākais noteikti teiktu kolagēns.
jo tagad ļoti aktīvi reklamē tādus kolagēnu šotus, tie iekšā ir 10 mg kolagēns. Kilogramā sanāca laikam kaut kā tur 350 €, bet kas tur iekšā? Tur iekšā vienkārši parasts lielo proteīns. Tas pats, kas mums ir pa 40 € kilogramā, tur maksā 340 € kilogramā. Es teiktu, ka kolagēns ir baigi pārreklamēts, jo kolagēns ir ļoti svarīgs cilvēku ķermenī, bet kolagēns veidojas no olbaltumvielām. Un, ja tu uzraksti uz produktu kolagēns, tad man tā šķiet tā bišķiņa tā kā tāda cilvēka maldināšana. Viņš domā, es iedzeršu to mazo šautiņu, tos 10 gramus, un tagad viss būs super. Bet drīzāk nekas nebūs super, jo tāpēc pa dienu 30 gramu olbaltumvielas un to pietrūks 90 gramu, te 10 gramu to baigi neko nemainīs. Tā kā es teiktu, noteikti kolagēns ir viens, kas ir bišķiņ pārreklamēts. Cilvēki īsti laikam nesaprot, kā kolagēns veidojās, tāpēc mēs arī diezgan daudz aktīvi runājam par kolagēnu, lai cilvēki saprot, kas tāds ir, kā viņš veidojās. Mēs ar citu uztaisījām kolagēnu skaistumu komplektu, kur iekšā ir lielo proteīns, lai to kolagēns veidotos, lizīns, kas palīdz vēl vairāk kolagēnu veidoties, un tad biotīns bija iekšā hialuronskābe un resveratrols, lai mati nāgi ādri smukāki. Tad nākamie droši vien ir testosterona boosteri, tāpēc, ka viņi vienkārši nestrādā. Ja tu gribi, lai to paceļās testosterons, lieto D vitamīnu, cinku, lieko svaru, nekāda produkta nepalīdzēs. Un kas vēl es droši vien teiktu, tauku dedzinātāji. Bet arī tauku dedzinātāji iedalās divās grupās, jo ir viena tauku dedzinātāja, kas strādā, viena, kas nestrādā. Jo taukus kā tādus nededzina viens produkts. Taukus dedzina tas, ka tu daudz sporto un maz ēd. Bet, ja tu atrodi tauku dedzinātāju, kur, piemēram, iekšā ir ļoti daudz kofīns, kas nosita apetīti, ierod enerģiju, kur varbūt ielikts iekšā ir kaut kāds berberīns, varbūt alfa-liposkābi, tad viņš strādās. Tā kā ar tauku dedzinātājiem vajadzētu baigi papētīt sastāvu, jo lielākā daļa nedos tā neko, bet tad ir maza daļa, kas tiešām ir tīri labi produkti. Tā kā es teiktu, dušiem daļai tauku dedzinātāji, bet jāpapēt dziļāk, kāds viņam ir sastāvs. Kas vēl varētu būt pārreklamēts, kas nestrādā? Ir daudz visādas tādas, varbūt nedaudz maldinošas reklāmas, bet viņas parādās un pazūd pēc neilga laiciņa. Jo tu jau var noreklamēt jebko. Tu var noreklamēt pašu sūdīgāko produktu, pašu labāko reklāmu un visu viņu nopirks vienreiz. Bet jautājums, vai cilvēki nopirks viņu arī otro reizi. Tā kā par tiem produktiem, ko bija viens no iepriekšējiem jautājumiem, kā saprast, vai viņi strādā, paskaties, vai uzņēmums, no kura tu pērc, ir vairāk kā gadu tirgū. Jo, ja tu redzi, ka kāds uzņēmums reklamējās oktobrī pagājušajā gadu, un šogad oktobrī viņš arī reklamējās, gan jau, ka viņi tirgo kaut ko jēdzīgu. Gan jau, ka tur kaut kas būs. Jo tie uzņēmumi, kas parasti tirgo kaut kādu figiņu, viņi parasti ir 1 gadu. Viņi ir 1 gadu, viņi kaut ko patirgo, cilvēki nopērk, saprot, ka sūdz, nākošu gadu viņi taisa citu brendu, un tā katru gadu viņi nomainās. Tā kā tas droši vien arī labs variants, kā pasīties, vai tas, ko tu pēc ir jēdzīgs. Kādas ir tavas top 3 ikdienas piedevas un kāpēc? Mani top 3 uzturbagātinātāji. Lainsmēni noteikti. Lainsmēns jūtos gudrāks. Es iemācījos runāt, lietojot Lainsmēni. Man foršākas domas galvā, tā kā Lainsmēni, ko es lietoju no rīta. Varbūt man ir top 3, kas nebija tie top 3, ko es visiem ieteiktu. Tā būs interesantāk. Tad Lainsmēni būs noteikti viens no viņiem. Tad noteikti GABA uz nakti, ko es dzeru, kas nomierina nervus. Un trešais, kas būtu laikam, ka triptofāns, kā es labāk guļu. Tā kā man ir baigi svarīgi, lai man būtu daudz enerģija no rīta, lai es būtu enerģijas pilns, lai es varētu maukt, un tā man ir svarīgs miegs. Tā kā man vispār laikam mīļākie uzturbagātinātāji ir, man droši vien 2 kategorijas mīļākās. Miega, lai es labi guļu, un tad no rīta kaut kāda enerģijas produkti. Kas tev pašam šobrīd ir lielākais veselības izaicinājums? Lielākais veselības izaicinājums man ceļi. Man ļoti sāpēja ceļi. Ļoti, ka es sāku staigāt uz bokus, sāku lēkāt, ceļi baigi sāpēja. Bet ceļu problēmas es atrisināju diezgan ātri. Un tā, es viņu sāku risināt. Es visu laiku čīkstēju un nerisināju. Es zināju, kā vajag risināt, bet man negribējās. Visu laiku čīkstēju. Bet es beidzu čīkstēt, un es sāku risināt un atrisināju diezgan ātri, kaut kādos 4-5 treniņos. Es vienkārši sapratu, kuras ir vārgās muskuļu grupas, un viņas pietrenēju klāt. Un tās ceļu problēmas pēkšņi izgaisa. Tagad es biju uz boksu vakar. Pagājušajā nedēļā, un jā, varbūt ceļi bija tādi bišķi jūtīgāki, bet tikai uz dienu. Iepriekš bija tā, ka nevarēja pa trepēm noiet. Tā kā droši vien mani ceļi, kurus es esmu sakārtojis. Un tagad nākamais droši vien būtu, man prese baigi savalkās vienā pusē, tāpēc, ka man ir baigi savilktas kājas, kvadriceps priekšā un cirkšņi, laikam vārgi. Tā kā nākamais mērķis tos būtu pietrenēt, lai man prese vienkārši nesvalkās un būtu
Bišķi elastīgāks boksam. Ko var gaidīt no nākamajām epizodēm? Nākamajām epizodēm ieraksti komentārā, ko tu gribi, lai mēs izrunājam nākošais. Tātad jautājumi no mūsu klientiem, tos mēs iekļausim. Jautājumi no komentētājiem, tos mēs iekļausim. Ja klausies šo Spotify vai Apple podkastos, nāc uz YouTube, atrod šo video, saucās Veselīgās atbildes. Iekomentē veselīgajās atbildēs zem video, kādus jautājumus tu gribi, lai mēs izņem cauri. Ko tu gribi, lai mēs izrunājam? Zinu, cilvēkiem diezgan aktuāli ir testosterona tēma, par ko es esmu runājis. Iespējams, kaut ko no tā kāds grib dzirdēt. Zinu, ka cilvēkiem aktuāls vienmēr ir dažādas uzturbagātinātāju tēmas, varbūt detalizētāk par kādiem uzturbagātinātājiem, bet galvenokārt mēs skatīsimies komentārus zem YouTube video, skatīsimies jautājumus, ko vispār klienti mums uzdod, un skatīsimies komentārus, kas ir TikTokā, Instagramā, un principā runāsim vairāk par to, ko tad mūsu skatītājs, jeb klausītājs, kā nu kurš šo te saturu uzņēmumu grib dzirdēt. Tas, domāju, būs galvenais. Paldies, skaties, paldies, ka piedalījies, un tiekamies nākošais. Čau. Tā.